Turpmākajās minūtēs būvēsim mājiņu upes malā. Jā, bet es saprotu, ka matracīts jāliek pa virsu, ja? Es ar tevi kopā negulēšu gūst. Paldies! Noskaidrosim, vai realitātes šovos viss ir kā dzīvē. Es gribēju teikt, tas nav nopērkams ne par kādu naudu, bet 100 000 un tavs. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Šodien Tavs Auto TV aplūkosim spēkratu, kuru varētu iekārot katrs skaistlīgs autotūrismu fans. Volkswagen California, lai gan no ārpuses teju vai neko neatšķiras no standarta Multivan, patiesībā ir komfortabla telts uz ritiņiem, kuru jūsu ceļojuma plānos biežāk atļaus improvizēt un pavadīt savu brīvo laiku tajās vietās, kur pat nav pieejamas naktsmājas. Dažkārt, ceļojot uz koferiem, šāds braucamais var būt itin noderīgs. Tāpēc kā testa pilots un ceļošanas eksperts mums šoreiz pievienojas Dāvis Valdnieks, TET grupas kanālos redzamā TV šova 4 uz koferiem režisors. Dāvis medijos strādā jau no 17 gadu vecuma. Sācis Valmieras televīzijā, bijis gan TV3 ziņu žurnālists, gan LTV rīta panorāmas vadītājs, arī 360 TV ziņnesis. Darbojas brāļa Kristapa izveidotajā producentu apvienībā Brīvdienas, kā radošais direktors un šovu redaktors un režisors. To vidū arī Mīla Kemperī un Randiņš ar 2, taču Dāvim arī ļoti interesē auto pasaule. Jā, es raidījumam Tavs Auto sekoju agrā jaunībā. Un tad, kad Tavs Auto parādījās, tas bija tā kā, toreiz tā bija tā kā svaiga elpa tajā Latvijas visai pieticīgajā auto raidījumu vidē. Es kādreiz biju totāls autofriks, totāls. Un jā, bija mēdījos pat ir izskanējis, ka es savulaik sūtīju pieteikumu Top Gear šovam, sūtīju, netiku, tur bija kaut kas gudrs jāpasaka kaut kādā video, laikam nepateicu pietiekami gudri. Savukārt, tas nav viss, man bija arī savs video blogs YouTube, kas joprojām tur arī ir un ir apskatāms, saucās Dāvis testē. Nu, par piepildījumu jūšanu profesionālo jāsaka tā, ka šobrīd piepildījumu jūtu. Ir forši, bet tas, ko esmu sapratis, ka pat tādā vismazāk rutīniskajā darbā kaut kādā brīdī lietas kļūst tā vai citādi ciklisks un rutīna drusku pienāk. Tā kā nē, nu ir man arī šis tas rutīnisks arī manā darbā, bet tāds netradicionāli rutīnisks. Es vienkārši esot vienā valstī un pēc tam esot pilnīgi citā valstī un citā vidē saprotu, ka, protams, kaut ko mēs darām tāpat cikliski raidījumu veidošanas ietvaros. Kāds varbūt teiks, ka izskatās ārkārtīgi aizraujoši, daudz ceļojumu, braukā apkārt un priecājies tik pa dzīvi, ja vēl paskatās Instagram, manā kontā, tad redz, jā, ka es tur lieku dažādus objektus, aizraujošus, interesantus, un liekas, ka tā ir tāda tīrā atpūta. Bet patiesībā, protams, kā katrā darbā ir diezgan liela arī tā maizes garoziņa, un viena no tām garoziņas pusēm noteikti ir darba stundas. Nu, mūsu darba stundas komandējumos filmējot jebkādu šovu nav īsāks par 12 stundām dienā, bez brīvdienām reizēm vairākas nedēļas no vietas. Tā kā, un tas ir filmēšanas process, pēc tam jau nāk arī pēcapstrāde, kas aizņem mēnešus. Atšķirībā no priekštečiem, jaunajai Kalifornijai pirmo reizi ir 2 slīdošas sānu durvis, kas nozīmē, ka šeit ir gan vieglāk iekļūt, gan arī veikt dažādus vajadzīgus manevrus. Piemēram, šeit atvalkot galdiņu un izmantojot rozeti, varat novietot, piemēram, elektrisko grilu vai kādu tosteri. Un, lai mazajā mājiņā justos omulīgāk, dzīvojamā zona vispār ir ļoti labi pielāgojama. Priekšējie sēdekļi ir pagriežami otrādi, otrā rinda regulējama gana plašā diapazonā. Šeit arī atradīsiet atvilknes, kur var šo to vēl noglabāt. Un, ja būsiet nolēmis, ka jādodas pie miera, sēdekļus ļoti ātri iespējams pārvērst par gultu. Bet
tas vēl nav viss, jo šajā busiņā ir noslēpta arī otra guļamistaba, kur atrodas otrajā stāvā, ja tā var teikt, automobilim uz jumta. Kalifornija jumta panelis ir elektroniski izbīdāms uz augšu, izmantojot elektronisko piedziņu. Tas ir pavisam vienkārši. Šeit viduskonsolē atrodams slēdzi, nospiežam to, pirms tam atvelkot lūciņu. Lūk, dažas sekundes, un jūsu telts uz jumta ir gatava. Papildus bonus, pirmajā stāvā vairāk vietas, un jūs arī varat stāvēt kājās virtuves zonā. Nu, aiziet! Spied! Un tagad var mierīgi stāvēt kājās, ja? Tas ir forši vispār. Un ja es gribu savus makaronus pagatavot, piemēram, makaronus, ja? Es atveru, baigi labi. Zini, par ko es esmu visvairāk pārsteigts? Es esmu pārsteigts par to, kā tie inženieri spēja sabāzt visu to vienā tādā mazā busiņā. Tas tiešām ir. Nav brīnums, ka viņi maksā tik, cik maksā tā mašīna. Paceļamais jumts ietilpst Kalifornija bāzes aprīkojumā. Savukārt salonā, atkarībā no aprīkojuma līmeņa, iespējams uzstādīt mini vai pilna izmēra virtuves iekārtu, kur ietilpst izlietne šeit ar plīti, leduskapis, protams, arī saliekamais galds, jau minētās rozetes. Protams, kā jau ceļojumu auto šeit ir milzīgi daudz dažādu mantu glabāšanas nodalījumu, modulāru skapīšu, plauktiņu. Tā teikt, var izvērsties, lai justos pietiekami ērti un pārliecināti savā mājā uz riteņiem. Un turklāt tā ir arī pievienojama āra dzīvojumā zona. Nu, re, man ir sava istaba. Es attaisīšu logus. Attaisīšu logu. Tā. Man ir skats uz upi. Man visu laiku ir bijis skats uz upi. Var nopirkt pa 100 000 dzīvokli ar skatu uz Gauju. Kaut kur jau var gan jau, ne? Paskatieties, te ir lādētājs USB-C manai viedierīcei. Un te ir lampiņa. Rekur podziņu un rekur viņi. Pilns komforts. Tā kā nakts melnumā arī es saredzēšu. Odi pie manis netiks, nu, vispār. Man tagad viss ir vaļā šobrīd. Es būšu odu noēsts, kamēr viņi tiks viss tagad. Bet man jātais noteikti būs ciet, un es arī varu dažādas tīkliņus, cietiņus un restītes ielikt logu vietā. Ir baigi labi. Ir baigi labi. Tam, kuram patīk šitāda lieta, es domāju, būs starā vienkārši. Šeit aizmugurē bagāžas nodalījumā atradīsiet arī ūdens rezervuāru, kuru var izmantot, piemēram, gatavošanai, ja te iepildāt avotu ūdeni, vai, ja nepieciešams tas kādām citām saimnieciskām vajadzībām, vienkārši krānu ūdeni, kad varēsiet to izmantot, lai ar nelielas dušas palīdzību noskalotu kājas, piemēram, pēc jūras apmeklējuma vai pastaigām, dubļainās vai putekļainās pārgājienu takās. Man ļoti pārsteidz tas, kā automašīna uzvedās līkumos. Nav sajūta, ka tas būtu liels un augsts busiņš. Protams, to var just, bet šī sajūta nav pārspīlēta. Vadāmība ir viegla, bremzē, pātrinās ļoti adekvāti. Nu, teiksim tā, tuvu viegliem auto. Kemperu nomas kompānijām šis varētu būt biznesa virziens, jo, ja man būtu jāizvēlās nomāt to resno lielo nesmuko vai šo, es noteikti izvēlētos šo, lai gan šis noteikti būs arī dārgāks nomā. Runājot par dzinēju gāmu, Kalifornija ir pieejama gan ar 204 zirgspēku jaudīgu benzīnieku, gan 150 zirgspēku dīzeli. Arī ar spraudņa hibrīdu, jeb HEV, kurš ar vienu uzlādi 100% e-režīmā spēj veikt 90 km. Šī ir arī jaudīgākā no Kalifornija versijām, proti te ir 245 zirgspēki. Te ir pieejama arī visu riteņu piedziņa Formotion, un ar to var vilkt piekabi ar masu līdz pat 2 tonnām. Nu, jāsaka, ka braucot, es nejūtu to milzīgo dažādu opciju, navarotu un paliec jebkuru fīču skaitu, kas ir aizmugurē sapakots. Tas, ka tur brauc izlietne un gulta 4 vai gultas 4, īstenībā ļoti nav jūtams. Es braucu kā ar parastu busiņu, un, ja godīgi, šis busiņš ir arī mans tāds drusku pusnepiepildītais sapnis, jo
es droši vien nekad tādu pa īstam nenopirktu, bet braucot ar šito busiņu, es saprotu, ka jā, gribētos ar šito mašīnu pašaut riņķī kaut kur pa pasauli un ar savu sievu un palikt divatā visādās tur džungļos un nekurienēs, teiksim tā, uz knipja sitienu izdomāt, kur gribam palikt šovakar. Tādā sapņa līmenī šī mašīna ir ļoti saprotama, jo viņai ir arī daudz, tai mašīnai ir arī ļoti daudz no tādas vieglās automašīnas perspektīvas šarma. Tas nav tas lielais, nērtais, arī neglītais kempers uzpūstais, kur, zin kā, visi paskatās uz tevi un redz, tas jau ir vācu pensionārs, kurš atbrauc un tūlīt pieslēgs elektrību kempingā un ballīti jauniešiem, kas tur apmetušies, beigsies. Nē, tu atbrauc tāds stilīgs džeks ar mani puspliko pāri, tik un tā, es te droši vien izskatos stilīgāks nekā esmu. Un kā saka, autiņš ir tāds gan acīm, gan praktikai, gan sirdī foršs. Man ļoti patīk. Domāju, ka galvenais trumpis, kādēļ autotūrisma fani bieži vien izvēlas šādu tipu kemperus, nevis krietni ietilpīgākas automājas, jeb vanmobiļus, ir to pielietojums braucienu laikā. Vizuāli un tehniski tas ir ierindas minivens. Tas ir dinamisks, ekonomisks, viegli manevrējums, aprīkots ar adaptīvo kruīza kontroli, joslu asistentu, avārijas bremzēšanas sistēmu, arī ar 360 grādu kameru. Ja jūsu maršrutā ir prāmju līnijas, arī nav jādomā par dārgām biļetēm. Un arī pilsētu burzmā nav jālauza galva, kā ar savu māju uz riteņiem tajā pārvietoties. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.